Konkursā ideju Burtnieku novadam nav likts uzsvars uz kādu konkrētu nozari. Šeit iespēja dot ik vienam, neskatoties uz to, vai tas būtu turisma, mājražotāji vai kāds cits projekts. Konkursa ideja faktiski ir dzimusi Burtnieku novada pašvaldībā. Ir šāda uzņēmējdarbības un vides attīstības komisija, kura tad ir galvenais iniciators tam, ka ir nepieciešama jauna iniciatīva, pašvaldības projektu konkurss, kas veicinātu uzņēmējdarbības, tādu jaunu uzņēmumu un uzņēmējdarbības ideju attīstīšanos Burtnieku novadā. Jau atskatoties uz pagājušajā gadā Valmieras biznesa un inovāciju inkubātoru rīkoto konkursu Biznesa Ekspresis, atsaucība uz šādiem konkursiem ir liela un arī uzņēmēji paši ir ieinteresēti radīt sev veselīgu uzņēmējdarbības vidi. Iepriekš arī uz vidas konkursiem, piemēram, bija pieteikšies nepārāk daudz, tagad jau ir daudz vairāk. Cilvēki aktīvi iesaistās gan balsošanā, gan iesniedzot šos projektus. Un vēl ko es gribētu teikt, ka šajos pasākumos, gan konkursos, gan semināros, kas tiek organizēti, ko atbalsta pašvaldība Burtnieku, ir ļoti laba miedarbība vienam ar otru. Līdz šim, kamēr nebija šādi konkursi, mēs nezinājām pat īsti, cik daudz un kādi uzņēmēji pašvaldībā darbojas. Konkursos viens otru var iepazīt un uzzināt daudz vairāk par to, kur un kādā nozarē katrs darbojas, tā paplašinot savu darbības un arī sadarbības tīklu. Pašvaldībai, protams, ir būtiski, ka tajā ir veselīga uzņēmējdarbības vide. Un savukārt tie mehānismi, ar kādiem pašvaldība var stimulēt šādas vides attīstīšanos, tādu patiesībā nav daudz. Taču viens no tiem ir šādi projektu konkursi, un tāpēc arī šogad pirmo gadu Burtnieku novadā ir konkurss, kas ir tieši vērsts uz uzņēmējdarbības attīstīšanos ar nosaukumu Ideja Burtnieku novadam. Konkursa pirmās 3 vietas iegūs naudas balvas, kura fonds kopumā ir 3000 eiro. Pie tam naudas balvu ieguvējiem no Laimesta nebūs jāmaksā nodokļi, jo to viņu vietā izdarīs pašvaldība. Tomēr ieguvēji šajā konkursā būs ne tikai tie, kur iegūs pirmās vietas un naudas balvas. Konkursa ietvaros norisināsies arī bezmaksas apmācības 2 dienu garumā. Apmācības vadīs dažādu jomu praktiķi. Tās būs gan par to, kā ideju formulēt, gan par mārketinga pamatiem būs runa, gan par sociālo tīklu mārketingu. Viens no lektoriem, kas arī mums ir atsaucies pastāstīt par savu uzņēmējdarbības pieredzi, ir Burtnieku novadā visiem labi zināmais uzņēmējs Aigars Ruņģis. Savu ideju konkursā iesniegt var ne tikai Burtnieku novada iedzīvotāji, tomēr idejai gan pēcāk jātop tieši šajā novadā. Šādu konkursu organizēšana ir ļoti atbalstāma, tādēļ, ka mums ir pašiem ļoti laba pieredze arī savā uzņēmējdarbībā un sadarbībā ar pašvaldību. Un tieši Burtnieku novada pašvaldību. Pateicoties Burtnieku novada pašvaldībai, mēs esam piedalījušies izstādēs, semināros, ieguvuši jaunu pieredzi, jaunus domu biedrus un arī savu uzņēmējdarbību varējuši izvērst daudz plašāku nekā līdz šim. Atraduši ļoti labus sadarbības partnerus. Šādi konkursi motivē darboties arī tos uzņēmējus, kuri līdz šim varbūt bijuši pasīvi, jo rodas jautājums, ja citi var, tad kāpēc, lai es nevarētu? Redzot, kā darbojas pārējie, rodas vēlme piedalīties arī pašiem. Pieteikšanās konkursam ir sākusies no 2. māja. Kā parasti šādos pasākumos, varbūt sākuma aktivitāte ir netik liela, kāda tā ir, kad termiņš tuvojas beigām. Tāpēc arī mēs varbūt šeit šobrīd, tad, kad ir vēl pieteikšanās tikai vidus, arī aicinām interesants būt pietiekami aktīviem, pieteikties, lai nepiedzīvot to brīdi, ka pienāk tas brīdis, ka vietas ir aizņemts, jo mēs gluži bezgalīgi lielu auditoriju uzņemt nevaram. Vairāk par ideju konkursu uzzināt iespējams Burtnieku novada mājaslapā, kur var atrast gan pieteikumu anketu, gan detalizētu informāciju par plānotajām apmācībām.